Mums ir atvērts klientu partneru saraksts. Mēs varam šķirot, klikšķinot uz kolonas nosaukumu. Pirmo reizi būs augošā, otro reizi dilstošā secībā. Mēs varam visiem, kas ir izšķiroti vai dažiem konkrētajiem izvēlēties sūtīt e-pastu. Un izmantojot masveida rediģēšanu, mēs varam nomainīt, piemēram, nomainīt šiem te klientiem atbildīgo darbinieku. Vai jebkuru citu vērtību, piemēram, status un tam līdzīgi. Tad, klikšķinot šeit, mēs varam izmantot meklēšanu. Piemēram, ja mēs rakstam rogas, mums atrod draugs, tātad pēc jebkura vārda. Bet vēl mēs varam arī meklēt pēc pirmā burta, klikšķinot šeit, piemēram, mēs klikšķinam uz I, mums atrod IT sapiens. Vēl mēs varam arī izmantot atceļam meklēšanu šos te filtrus, kurus mēs paši nodefinējam, kā nu nepieciešams. Ja gribam redzēt atsevišķi neaktīvos klientus un iekrāsot sarkanā krāsā, kam tur kaut kas nav vai nav apmaksāts vai tiešām neaktīvs, tad tā viņš arī mums parādīsies. Skatāmies atkal visus klientus. Lai atvērtu konkrētu klientu vaļā, tad mēs klikšķinam virsū tam nosaukumam. Vai arī, ja mēs gribam ievadīt jaunu klientu, tad spiežam šo te pogu jauns vai arī zaļo krustu. Nu, šobrīd aptvērsim esošo jau. Šeit mēs redzam gan klienta informāciju. Klikšķinot uz šo te e-pastu, mēs varam uzreiz nosūtīsim viņam e-pastu. Mēs varam gatavot automātiski līgumus, pieņemšanas nodošanas aktus un līdzīgus dokumentus. Vienkārši pēc pogas apvienot, tas dokuments izveidosies Word formātā. Spiežot pogu pievienot uzdevumu, mēs uzreiz tieši šim klientam pievienosim kādu konkrētu uzdevumu kalendārā. Es vēlos redzēt kartē, kur tas ir. Es spiežu faktiska adrese. Un es uzreiz redzu kartē, kur šis klients atrodās. Un vēl mazliet uz leju šķirot, es redzu gan šī te klienta kontaktpersonas. Tur var būt viena vai vairākas, vai arī var uzreiz pievienot šīs te kontaktpersonas, vai arī sūtīt e-pastu atkal jau. Redzu, kādi ir projekti. Ja mēs izmantojam projektus, redzu pasūtījumus, rēķinus, uzdevumus, kā arī e-pasts, kādi ir sūtīti šim klientam. Arī dokumentus es varu šeit gan pievienot jaunus, gan skatīties, kādi dokumenti jau ir pievienoti. Tie var būt ne tikai dokumenti, bet arī jebkurš cits fails, piemēram, prezentācija, mūzika, video un tam līdzīgi. Šis ir skatīšanās režīms. Tajā es varu rediģēt pa vienam laukam, piemēram, spiežot virsū. Vai arī varu uzreiz visu rediģēt, spiežot zaļo pogu. Tad, kas rediģēja, tad man ir tikai priekš rediģēšanas lauki, pārējais man vairs nav aktīvs, bet te es varu mainīt visu, kas nepieciešams. Tad es ievadu nosaukumu, adresi, e-pastu un arī tikai tos laukus, kas tiešām ir katram nepieciešams uzņēmumam, jeb klientam, tie arī tiek izmantoti. Šeit var arī ievietot virsmu uzņēmumu. Tas nozīmē, ka mēs varam izveidot struktūru. Piemēram, Latvijas universitāte ir virsuzņēmums un dažādas fakultātes būs tad apakšstruktūra. Mēs ievadam arī rekvizītus šeit tīri dēļ tā, lai tad, kad mēs printēsim rēķinus un līgumus un citus dokumentus, tie mums smuki tur parādītos. Tad mēs varam vai saglabāt vai atcelt. Un atkal jau attiecīgi mums parādās viss šīs te pārējās darbības ir aktīvas. Mēs varam ne tikai skatīties, kas te ir, bet uzreiz atvērt vaļā. Piemēram, es atveru uz kontaktpersonas klikšķinu, es atveru kontaktpersonu un redz jau vairāk informāciju par viņu. Un arī kontaktpersonai savukārt es varu arī tur sūtīt uzdevumus, e-pastus pievienot un tam līdzīgi. Kontaktpersonu katram klientam var pievienot vienu vai vairākas, tagad es atvēršu vaļā sarakstu. Un arī šis te kontaktpersonas var atsevišķi skatīt vienā sarakstā. Mēs varam šeit pievienot kolonu, piemēram, e-pastu un tālruņu, un tad arī meklēt pēc uzņēmumu un attiecīgi tad kontaktēties
ar visiem tiem, ar ko nepieciešams. Arī kontaktpersonām ir līdzīgas funkcijas kā klientiem, kā jebkuram sarakstam, ka var izmantot dažādus filtrus, var meklēt pēc jebkuras kolonas, un var šķirot attiecīgi un var rediģēt masveidā.